iPhone 16 Pro. Apple pirmais produkts, kurš sola ļoti daudz, bet nevarētu teikt, ka piedāvā ļoti daudz. Jaunākais Apple veikums īstenībā nav nekas jauns. Galvenās izceļamās lietas, kuras ir labākas kā priekšgājējiem, ir Wi-Fi 7 atbalsts, spilgtāks un maķenīt lielāks ekrāns, ātrāks procesors, lielāks svars un jauna stulba poga, kura man šobrīd ir zem īkšķa, un nedaudz uzlabotas kameras. Tiesa, mani samulsināja, ka jaunajiem Apple izdomāja izņemt ārā glīto zilo krāsu un tās vietā ielika Rose Gold, kura arī ir smuka krāsa, don't get me wrong, bet pelēkais iPhones, manuprāt, izskatās pilnīgi nekā. Nekādas personības. Tāpat arī, īstenībā tumši pelēkais. Baltais, vēl varētu teikt, ka ir ok. Klasisks, balts un tā tā. Un jaunā poga, kura, manuprāt, ir pirmais fails telefonā, jo, lai arī tā solīja baumu līmenī daudz, tās reālā pielietošana ir diezgan stipri ierobežota. Atsauc atmiņā Apple nelaimīgo skārienu rindu MacBookos pēc sava lietderīguma un funkcionalitātes, un vairāk, es teiktu, traucē nekā noder, par to vēl nedaudz vēlāk. Iekšas, kas Apple kontekstā gan ir visai garlaicīga sadaļa, bet tā arī ir jāiekļauj. Tātad to darbina Apple A18 čips, tā Pro modeļa ekrāns 6,3 colu 120 Hz LTPO OLED displejs. Kameras lielākoties ir palikušas nemainīgas, 48 megapikseļu galvenā un 12 megapikseļu selfijiem, bet ir 4K 120 video ierakstu iespējas. Baterija ir palielināta līdz 3582 mAh un uzlabota bezvadu uzlāde uz 25 vatiem ar vadu un 15 vatiem bezvados. Lai uzreiz noliktu lietas pa plauktiem, izdarīs vēl ierastos foto un video testus, kurus mums būs jāiet izdarīt vēl ārā ar tavu telefonu. Eventuāli. Protams, ka ar kamerām viss ir vislabākajā kārtībā. Nevienam īsti nekad par to nav bijušas šaubas, un līdzīgi kā Google Pixel, telefoni arī iPhone neizceļās ar mega daudz pikseļiem kameru pašos sensoros, bet atstāja apstrādi programmatūras pārziņā, un programmatūra visu izdara pietiekami kompetenti. iPhone 16 Pro, selfie kamera 4K 60 kadri sekundē, uz doto brīdi tiek filmēts. Jā, es nevaru pierast, ka Jānim patīk HDRs šim te žuļikam, un man acis rauj ārā. Protams, ka laiks ir izvēlēts arī netas atbilstošākais. Stabilizācija, redzi pats, pa lielam, vismaz tam, ko es tagad dzīvējā varos, bildē neeksistē. Selfijiem stabilizācijas nav, kas ir diezgan žēlīgi, tāpēc, ka iPhone lietotāji, būsim godīgi, lielākoties filmē visus selfijos, vai sevi, vai videozonas, vai vēl kaut ko. Un tagad pārslēgsies arī uz galveno kameru un pastīsies, ko no rudens var noķert uz tās. Arī 4K 60 stabilizācija uzreiz ir līmenī. Tu redzi, Janka, stabilizācija ir līmenī. Rudens krāsas. Awesome. Te nav ko pielikt, nav ko atņemt. Kā saka, tiešām atbilstoši. Kas attiecās uz zoomošanu, video uzņemšanas laikā pamēģinās ar to jauno pogu. Protams, ka tu nevari tik ātri pie viņas tikt, jo... Jā, es mēģinu šobrīd ar šo debilo telefonu saprast, kā es negribu exposure, man vajag zoomu, dzīvējā filmē pievēl zoomu. Es tev teikšu godīgi, Janč, man būtu bijis vienkāršāk nevis ar šo action buttonu čakarēties, bet vienkārši 1, 2, 3, nospiest podziņu. Nu jā, bet tev ir vispirms jātiek līdz tam režīmam, tur tā nevar, un es tikko čakarējos, viņš bija ielokojies uz kaut kādu to exposure režīmu, kurš vēl bija neiespējots, un attiecīgi tev ir no viņa jāaiziet ārā, jāpārslēdzās uz citu režīmu, tad jāiet rekur zoomā, un tad tikai tu vari zoomot, bet 15 reižu zooms. Nu, redzi, kā graudiņu jau ķer ieģeļas sienām un tā. Un līdz pasīsimies, kas būs ar fotogrāfiju. Jā. Lūk,
mūsu maiņstrāva pret Apple ieteikto refresh reitu vidīkiem. Bet šim telefonam ir bubuļi, un to ir īstenībā daudz. Īsumā pat vairāk nekā vajadzēja būt. Pirmā un galvenā ir telefona stabilitāte. Tā tiesa nav fiziski paša telefona vaina tik ļoti, cik tā ir iOS 18 vaina, bet tik nestabilu ierīci no Apple es nebiju gaidījis. Ņemsim par piemēru Jāņa pieredzi, ka telefonam bija vēl tikai knapi 1 diena. Kaut kas uzstādīšanā nogāja greizi, un ne jau Jāņa dēļ, kas vienkārši paralizēja telefonu. Varēja apskatīt pilnīgi nevajadzīgu informāciju, bet nevari ieiet telefonā. Un ekrāna jūtība vai spēja rēģēt arī ir vairāku lietotāju atzīta un jau reportēta kļūda, kura mēdz izpausties. Vēl, protams, ka telefons, lai arī tehniski ir neliels uzlabojums, piedāvā jaunu fizisko funkcionalitāti, kuru vispār neviens nelūdza. Poga sānos skan jauki idejā un teorijā, bet tā ir implementēta, es teikšu, diezgan briesmīgi. Pirmkārt, ja lietosi vāciņu, rēķinies, ka ja esi ar tukliem pirkstiem, aizmirsti šo pogu normāli lietot. Nebūs. Vienkārši netiksi iekšā gropītē, vai arī otra tipa vāciņos tā poga vienkārši nespēs konsekventi un 100% gadījumā piefiksēt, ka tā tiek nospiesta vai par to tiek pavilgts. Un tu, ja būsi lojālists, būsi pirmo vāciņu droši vien pircis no Apple, vai ne? Pa 60 eiro? Nepieņemami. Vai arī pa 20 eiro no citiem vāciņu ražotājiem? Varbūt vēl pieņemami. Plus vēl visam šim tā poga ir nolikt tieši tik ērtā vietā, ka to arī diezgan bieži sanāks netīšām nospiest. Ļoti reti nepārdomāta lieta no Apple puses. Man veidojošo apskatu nesanāca tā vienā domā noformulēt, vai šis ir labs, jeb pērkams aparāts, vai nē. Jo ir jāņem vērā faktori, un katrā pusē ir savs jā un savs nē. Ja tā pavisam godīgi, šo telefonu ir vērts pirkt pie 2 nosacījumiem. Pirmais ir tas, ka tev būtu jaunākā un jaudīgākā Apple ierīce ar USB-C portu. iPhone 15 Pro apskatā jau testēja dažas lietas, kuras caur šo portu strādā, lai arī Apple to nekad neatzīs. Šī ir labākā lieta pēdējās 2 šī telefona sērijās, ko Apple ir vispār izdarījuši saviem iPhoneiem. Tā nenormāli atvieglo dzīvi un darbošanos ap to, nedodot vēl vairāk naudas tieši vai netieši Apple kontos par Lightning visādiem tur vadiem. Otrs iemesls maiņai uz šo telefonu ir, ja tev ir pavecāks, teiksim, iPhone 13 modelis un uz leju. Tad jā, lēciens uz augšu gan ātrdarbībā, gan jau minētā USB-C porta klātesamība noteikti būs tā vērti. Un iPhone 12 laikam vēl ir vecākais, par kuru kaut kādu nauduņu var dabūt atpakaļ LMT tur atpirkumā, kuris starp citu piedāvā vislabākos atpirkuma nosacījumus jaunajiem iPhoneiem ar tavu veco iPhone. Un vispār, mans ieteikums ir skatīties tieši 128 GB modeli, jo iCloud abonēšanas maksa ir relatīvi zema un USB-C porta esamība nozīmēs, ka ātri varēs arī foto un video pārnest uz kādu jēdzīgāku uzglabāšanas vietu. Savukārt šo telefonu pilnīgi nav jēgas pirkt, ja tev nepatīk pirmkārt rose gold krāsa, jo pārējās krāsas ir pieejamas arī vecākiem iPhone modeļiem, un man personīgi iPhone 14 Pro un 15 Pro varoņu krāsas patīk krietni labāk par šī metiena krāsām. Otrkārt, ja tu negribi pirkt nākotnes solījumus, kā es, bet pērc ierīci, kurai uzreiz ir jāpiedāvā solītais, un tas šis vēl kādu laiku īpaši Latvijā, iPhone 16 Pro kontekstā ir jāaizmirst un vispār iPhone iOS 18 kontekstā, jo mākslīgā intelekta atbalsts latviešu valodā nebūs pieejams vēl ļoti ilgi. Ja tev šķiet, ka telefonam ir jāstrādā stabili, uzticami un rodās nelielas bažas par iPhone 16 Pro stabilitāti, nolasīšu tikai populārākās sūdzības par telefonu. Pirmkārt, tas mēdzot pārkarst. Otrkārt, tam ir problēmas ar Bluetooth savienojumu stabilitāti. Treškārt, kamera gļuko un gļuko arī šī sānu poga, kas varētu būt arī ceturtkārt. Tālāk gļuko arī vispār visa operētāja sistēma un dažreiz mēdz arī lietotnes nobrukt un izmest tevi ārā. Kā arī reklamētais 120 Hz ekrāns nav noturīgi 120 Hz, bet dažreiz ir tuvāk 90 vai ap 90. Personīgi. Ja nebūtu iPhone 16 parastajam tik jauneklīgas un pārspilgtinātas krāsas, es izvēlētos iPhone 16. Lētāks, arī ir gatavs gaidāmajai Apple inteliģencei un īpaši neatpaliek ikdienas lietās no Pro modeļa. Es personīgi sev nepirkšu 16 Pro, ja vien darbā nemetīs pakaļ, jo uzskatu, ka iPhone 14 un 15 Pro lietotāji var priecāties, ka viņiem ir stabils un labs aparāts. Tiem, kuriem ir parastie 14 un 15 iPhone, arī īpaši nezaudēs Pro. Jā, nevarēs tur varbūt kādu spēlīti spēlēt ilgāk, baterija būs nedaudz mazāka, nebūs 3 kameras, bet būs 2. Bet tev nav jāpērk jauns. Un arī tās pašas foršās iOS 18 animācijas stūrītī un efektiņi, kuri parādās tur uz ekrāna, piemēram, nospiežot pogu, arī tie ir vecākos iPhone'os. Tāpēc realistiski pagaidām šodien, kad tiek filmēts šis video,
iPhone 16 Pro ir iedragājis manās acīs savu reputāciju ļoti, un tam ir diezgan ilgs ceļš priekšā, lai pārliecinātu mani nolocīt 1299 vai 1399 eiro par šo telefonu. Es domāju, ka tas arī šajā apskatā viss. Paldies, ka pieslēdzies, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!